Reiz dzīvoja mazi puksīši, kuri nezināja, par ko nākotnē kļūs. Taču kādu dienu viņu dzīve krasi mainījās. Ejot uz skolu, viena no meitenēm iekliedzās. Mika, tu labi! Būdami drošsirdīgi, viņa metās palīgā un nocēla kaķi no koka. Tieši šeit, Preiļu valsts ģimnāzijā, aizsākās viņa glābēju gaitas. Proti, zēni saprata, ka pasaule kļūs labāka, ja viņi kļūs par ugunsdzēsējiem. Kopš šīs dienas viņi sāka dzēst ugunsgrēkus, kas sakrājušies Preiļu valsts ģimnāzijā. Pirmā nopietnā misija. Divnieku princese Nataša starpbrīdī atvēra E-klasi. Ieraudzījusi savas labās atzīmes, meitene skaļi iekliedzās. Oi, nu atkal vēl viena dvojka. Visu starpbrīdi mācījos. Viņu pirmā nopietnā misija ir izdevusies. Viņi izdzēsa visas Natašas sliktās atzīmes. Divnieku princese kļuva par teicamnieci. Otrā nopietnā misija. Kā jau visiem zināms, ģimnāzijā starp zēniem un meitenēm sāk šķilties mīlas dzirkstelītes. Trešā nopietnā misija. Pa skolas gaiteņiem soļo karstais džeks, no kura kūst visas meitenes. Vajag lūdzās bobus. Itis pacants visus karsē. Davai. Ceturtā nopietnā misija. Dzīvē gadās visādi, arī labākās draudzenes māc sastrīdēties. Klausies, kā tev patīk man jaunā mūzīte? Tu jodro, tu galīgi sastrādus. Tu viņu nepiestāvi. Kāpēc tev tā šķiet? 19. Ak, Dievs, kā tu uzdrošinies? Un es domāju, ka mēs esam draudzenes. Es vispār vairāk tevi nevēlos klausīties. Nerunā ar mani.
skolotājiem izdevās nodzēst meiteņu karsto strīdu. Piektā nopietnā misija. Beidzas stunda, sākas starpbrīdis, un skolēniem vajag ievilkt otru elpu. Come on, ejam kurī! Vēl nāk! Ugunsdzēsējiem nākas saskarties arī ar īstu uguns likvidēšanu. Pateicoties viņam, Preļvalsts gimnāzijā neizcēlās neviens ugunsgrēks. Visi ugunsgrēki Preļvalsts gimnāzijā tika veiksmīgi nodzēsti, līdz ar to ugunsdzēsēju smagā darba diena ir beigusies, un viņi dodas pelnītā atpūtā. Ārkārtas izsaukums. Nesaprotu, kas te notiek, kur visi palikuši, kur mans pilnais V. Jūs neredzējāt? Uguns vajadzētu laikam nodzēst. Stop, jaunieši. Šo uguntiņu, kas deg jūsu sirsniņās, atstījās un prātos, to gan nenodzēsiet. Panākumus mācībās un sportā, olimpiādēs un konkursos. Mēs novēlam visiem gimnāzistiem sasniegt savus mērķus un kļūt par labiem ugunsdzēsējiem, Dīrīšiem!